Pēdējo reizi Saules iela savu asfaltēšanu piedzīvojusi tālajā 75. gadā, un nu jau vairāk nekā 35 gadu garumā ceļa braucamajā daļā notikusi vien bedrīšu lāpīšana. Taču kopš aprīļa nozīmīgajā tranzītielā intensīvās satiksmes vietā aktīvi rosās būvnieki. Pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības līdzfinansējumam, ir sākušies pamatīgi ielas rekonstrukcijas darbi. Praktiskā ziņā ir veikta grunts nomaiņa. Vecajai ielai ir demontēts vecais segums un konstruktīvās kārtas, kas bija zem asfalta. Un pa jaunam mēs jau esam izveidojuši drenējošo smiltslāni, ir uzsākti apgaismes tīklu ievilkšanas darbi. Un ar šodien uzsāksim lietus kanalizācijas ievilkšanas darbu, izbūves darbus. Pagaidām būvdarbi rit bez aizķeršanās un paredzēts, ka ielas rekonstrukcija tiks pabeigta līdz šā gada beigām, un tas vieš cerības ne tikai autobraucējiem, bet arī kājām gājējiem. Laima strādā pilsētas centrā un līdz darba vietai mērojami teju 2 kilometri, tāpēc labi zināmas pārvaramās grūtības, jo īpaši ziemas sezonā. Visu kājām gājējus jau daudzus gadus, un šo ceļu pazīstu ļoti labi. Sākot no skolas gaitām arī tagad. Protams, gadi pagājuši, ir ietve tāda, kā jūs redzat, nolietojusies ar daudzām bedrīm, un īpaši grūti ir iet ziemā, ka bedres ir gandrīz neapējamas, tīrīt sniegu šeit arī ir grūti, jo traucē, un tad ir jādomā, kā vispār iet pa ietvi, kuras nav, un lai arī netraucētu satiksmei, kurai mašīnām arī ir grūti braukt, jo asfalts ir nolietojies, bedrains, ir problēmas. Mēs gaidām tiešām jaunu ceļa segumu un esam priecīgi par to, ka tas būs. Projektā paredzēta arī ietvju izbūve, apgaismes stabu uzstādīšana, tā ka cerams apmierināti būs gan braucēji, gan gājēji. Būs sakārtota brauktuve, būs 2 joslas un blakus būs izbūvēts ietve gājējiem un pie veikaliem pieguļošā teritorijā būs ierīkots stāvlaukums automašīnām, atsevišķi nodalīts no brauktuves, nevis kā līdz šim, kad brauca un lika mašīnas, kur pagadās. Ielu rekonstrukcijas norisinās arī citviet pilsētā, kur darbi diemžēl nerit tik raiti, kā projektā paredzēts, tāpēc cilvēki nereti ir skeptiski noskaņoti pret jaunu būvdarbu uzsākšanu. Saules ielas būvniekiem šis šobrīd ir vienīgais objekts Madonas pilsētā, tā kā var cerēt uz veiksmīgu izdošanos. Mēs esam tikai procesa sākumā, pārāk lielas problēmas neradīja, atsevišķās vietās bija vājas nespējas grunts, kas nācās nomainīt pret drenējošo smiltslāni, kas filtrē labāk. Principā tādi negaidīti pavērsieni nekas tāds nebija. Būvnieks uzteica ne tikai labu sadarbību ar pašvaldību, bet priecājas arī par savstarpēji saprotošu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, kam būvdarbu gaitā ir sarežģījusies piekļuva ēkām. Iela tiek rekonstruēta Madonas pilsētas tranzītielu rekonstrukcijas pirmās kārtas ietvaros, un kopējais finansējums pārsniedz 1 miljonu latu.